Kā tavuprāt, tu esi labs cilvēks? Es personīgi vidēji gan jau, ka es esmu labs cilvēks, jo zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir sliktāks lietas dara. Jo, es uzskatu, es neko tādu... Salīdzinot tā kā ar Hitleru salīdzinoties. Ar Hitleru varbūt tā. Bet tā ikdienā, es mēģinu nepiesārņot, es mēģinu būt tā kā labsirdīgs un uzklausīt citus. Es domāju, ka tas viduvējs. Bībelē arī tādi 10 baušļi, ja? Droši vien es dzirdēju. Bet citos vārdos tu viņus vari saukt par morāles likumiem. Burtiski tāds checklists, ja tu esi šito izdarījis, tad tu esi labs cilvēks. Jā, vai ne? Tad tas ir tādi likumi, ir pat, kā tu saki, pat tiem, kas nav kaut kādās ticībās īsti, vai ne, tie arī atzīst šis likums. Viens no viņiem ir tāds diezgan skaidrs, tev nebūs melot. Cik tu reizes esi savā dzīvē melojis? Ļoti daudz, neesmu skaitījis. Tev nebūs zakt, tu esi kādreiz kaut ko nozadis? Kā bērns, jā. Kā bērns, tad tu sāki jau bērnībā. Jā. Tev nebūs laulību pārkāpt. Jēzus teica, ka ja tu pat skaties uz kādu sievieti un iekāro viņu savās domās, seksuāli iekāro, tad tu esi ar viņu laulību pārkāpis savā sirdī. Bet tu man ar mutes liecību esi atzinies, ka tu esi melīgs zaglis, kas laulību pārkāp. Tas tā izklausās ļoti bargi, bet tā ir, jā.